Es, vīrietis Andris, Ivara dēls, Tālmaņu ģimeņu dzimtas kopienas vecākais, uz Cietzemes Tālmaņi, mūsu dzimtas enerģētiskajā spēka aplī, nolasu aktu ierakstu mūsu dzimtas ierakstu un reģistru grāmatā. Akts Tālmaņu ģimeņu dzimtas kopienas tiesību, brīvību un miedarbības noteikumi. PT numur ARMR 2024 0808 001. Mēs, Tālmaņu ģimeņu dzimtas kopienas vīrieši un sievietes, balstāmies uz mūsu priekšteču iepriekšējām pieredzēm, turam godā, cieņā un iespēju robežās ikdienā pielietojam mūsu senču neskaitāmās paudzēs pārbaudītās un caur laikiem saglabātās un nodotās nākamām paudzēm tradīcijas, paradumus, parašas, ierašas, dzīvesveidu, dzīvesdziņu, rituālus un kultūras mantojumu, lai pašaizsīmīgi, ekoloģiski un ilgspējīgi miedarbotos ar apkārtējo vidi un saglabātu to nākamībai. Mēs atzīstam visu vīriešu un visu sieviešu dabiskās un neatņemamās tiesības un brīvības uz pašnoteikšanos, pašrealizāciju un harmonisku pašizaugsmi. Mēs atbalstam pilntiesīgu un atbildīgu vīriešu un sieviešu saimniekošanu savā dzimtas esības telpā un tiesiskajos valdījumos. Mēs lietojam tiesības uz pašnoteikšanos, neatņemamās dabiskās tiesības un tiesības izteikt un piepildīt savu darbību savu brīvo gribu. Mēs atbalstam, piedalāmies un veicinām pašu un garā līdzīgo radošās izpausmēs, garīgās izpausmēs, iespējās un fiziskā ķermeņa aktivitātēs. Mēs atbalstam ģimenisko un dzimtas saišu stiprināšanu kā pamatu cīņpilnai attieksmē pret līdzās esošiem vīriešiem un sievietēm. Mēs realizējamies jēgpilni, apzināti un radoši, saskaņā mūsu brīvo gribu, sirds apziņa un veicamajiem uzdevumiem. Mēs noliedzam naida, vardarbības un jebkāda veida kara darbības popularizēšanu, atbalstīšanu un sekmēšanu. Par mūsu dabu, gribu, nodomiem, mērķiem un darbībām tikai mēs uzņemamies pilnu atbildību un iespējam tās skaidrot. Katram mūsu dzimtas kopienas vīrietim un katrai mūsu dzimtas kopienas sievietei ir tiesības uz dzīvību, brīvību un neaizskarmību. Katram mūsu dzimtas kopienas vīrietim un katrai mūsu dzimtas kopienas sievietei, jebkurā vietā un jebkurā laikā, ir tiesības uz viņas tiesības subjektības atzīšanu. Jebkuram tiesības subjektam, pirms sāk miedarbībā ar mūsu dzimtas kopienas kādu no vīriešiem vai kādu no sievietēm, jāapliecina, ka tas nepārstāv kādā no komercreģistriem reģistrētu uzņēmumu. Pretējā gadījumā jāuzrāda miedarbības līgums ar mūsu dzimtas kopienu. Pirms inkriminēt noziedzīgu darījumu kādam no mūsu dzimtas kopienas vīriešiem vai kādu no mūsu dzimtas kopienas sievietēm, jāuzrāda tādas pilnvaras, jāuzrāda cietušais tiesības subjekts, jāuzrāda, kura tiesības un brīvības aizskarts vai pārkāpts. Katram mūsu dzimtas kopienas vīrietim un katrai mūsu dzimtas kopienas sievietei, kuram vai kurai inkriminēts noziedzīgs nodarījums, ir tiesības tikt uzskatītai par nevainīgu, kamēr vaina nav pierādīta augstāk stāvošā instancē. Nevienu mūsu dzimtas kopienas vīrieti un nevienu mūsu dzimtas kopienas sievieti nedrīkst patvaļīgi arestēt vai aizturēt bez augstāk stāvošas instances lēmuma. Nedrīkst patvaļīgi pārkāpt nevienu mūsu dzimtas kopienas vīriešu un nevienu mūsu dzimtas kopienas sievietes ķermeņa, privātās dzīves, ģimenes, mājokļa un korespondences neaizskaramību, ne arī aizskart viņu godu un cieņu. Katram mūsu dzimtas kopienas vīrietim un katrai mūsu dzimtas kopienas sievietei ikvienas valsts teritorijā ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu. Mūsu dzimtas kopienai ir tiesības sabiedrības un valsts aizsardzība, citu jurisdikciju, privāto tiesību un subjektu publisko tiesību subjektu, jebkura veida piedāvājums, sadarbība vai miedarbība ar mūsu dzimtas kopienu, iespējama balstoties uz savstarpēju vienošanos vai līgumu. Jebkuru publisko vai privāto tiesības subjektu iekļūšanu mūsu dzimtas kopienas īpašumos vai tiesiskajos valdījumos iespējama tikai un vienīgi ar mūsu dzimtas kopienas vecākā rakstisku vai mutisku atļauju. Šos noteikumus mēs mainām vai papildinām atbilstoši nepieciešamībai. Šī ir mūsu no brīvas gribas un uz tās pamat radīt noteikumi nav apstrīdami. Mierā, sapratnē, pateicībā apstiprinu dzimtas kopienas vecākais Andris. Šī akta apliecināts noraksts tika nosūtīts 12 uzņēmumu Latvijas Republika komercuzņēmumiem, uzņēmumu reģistra galvenajam notāram, ģenerālprokuroram, ārlietu ministrijai, tieslietu ministrijai, iekšlietu ministrijai, zvērnātu tiesu izpildītāju padomes vadītājiem, valsts policijas vadītājiem, valsts robežsardzes vadītājiem, Rīgas domes vadītājiem, Rīgas valsts pilsētas pašvaldības policijas vadītājiem,
Mārupas pašvaldības policijas vadītājam, Mārupas novada pašvaldības vadītājam.